Kas ir nepieciešams, lai baudītu ūdens priekus vasaras laikā? Vielītes ar peldkostīmu, saules brilles, bet Madlienes pagastā, lai piekļūtu pie Pečora ezera, pa servitūtu ceļu, arī gumijnieki. Izskatās un izklausās, protams, neticami, ka lauks, pa kuru jābrien, jādēvē par ceļa servitūtu. Taču kartē skaidri un gaiši var redzēt, ka tieši šeit iet vienīgais ceļš, kas ved uz Pečoru ezeru. Ļoti slikti. Kādreiz bija ceļš, varēja piebraukt, tagad nekā. Bet ceļš ir vienmēr bijis, un jūs esat brauks līdz pašam ezeram? Jā, šitam te normāli visu laiku ir bijis ceļš, jā. Pečoru ezers nav tikai godīgu makšķernieku iecienīts galamērķis. Par malu zvejniecību šajos ūdeņos nereti signālus saņem zivju inspektori, kuriem piebraukt ar auto pie krasta ir nepieciešams, lai pievestu laivu un operatīvi veiktu savu darba pienākumus. Dodoties kārtējā reidā pagājušā gada oktobra naktī, zivju inspektori gandrīz attapās grāvī. Braucot pa esošo zināmo ceļu iepriekšējo, piebraucām un labi, ka neiebraucām, kā redzat, tur ir grāvis, ja neiebraucām grāvī, jo izkāpjot ārā, nospīdinot ar lielo lukturi, konstatējām, ka ceļa vairāk nav. Ceļa servitūts visu laiku gājis gar lauka malu un ir kā apgrūtinājums zemes un līdzās esošo māju īpašniekam, kurš rudenī ceļu vienkārši uzaris. Pāracis bijušai ceļa vietai pāri šķērsām grāvi un beigta balle. Es biju kontrolas nolūkos piebraucis arī maija vidū, un man iznāca vīrietis. Viņš norādīja, ka pa šejieni varot braukti, bet nesabojājot ceļu. Man grūti nosaukt, ka šeit būtu ceļš. Tās sliedes arī te beidzās. Vienalga, da jebkuru mašīnu braucot, kā var pārbraukt pāri laukam, kurš it kā esot ceļš, nesabojājot neko. Ja jūs gadījumā redzat šādu ainu servitūta ceļu pie Pečora ezera, tad ziniet, zivju inspektori dodas reidā. Piekritīsiet, nedaudz komiski izskatās, ja situācijā, kad uz iespējamu pārkāpumu jārēģē cik vien ātri var, inspektoriem laiva līdz ezeram jānes uz rokām. To, ka ceļš šeit patiešām bijis, uzskatāmi var redzēt pārējot pāri uzartajam laukam. Kā lai vasarā pienācīgi nokļūst līdz ezeram, jājautā pašam ceļa arājam. Māju un zemes īpašnieces pārstāvis Gins Rudzītis no sarunas kameras priekšā atsakās. Turpmāk komunicējam tikai ar viņu ar īziņu starpniecību. Labprāt parādītu, taču nevaru visiem izpatikt. Pa servitūta ceļu jārūpējas tālietotājam. Par ceļa uzaršanu zivju inspektori jau rudenī ziņojuši Madlienes pagasta būvvaldei. Būvvalde valsts policijai. Policija sastāda protokolu un nosūta administratīvai komisijai. Administratīvā komisija izsaka ceļa servitūta bojātājam aizrādījumu, ko viņš pārsūdz. Lieta un ceļš paliek gaisā karājoties līdz pat rudenim. Man personīgi liekas, ka tas nav atbilstošs sots. Bet tā administratīvā komisija ir tas koleģiāls lēmums, un tad viņi ir uzklausījusi īpašnieku argumentus. Viņa argumentācija bija tāda, ka šeit ir novadgrāvis, tātad šis te ceļš traucē no lauksaimniecības zemes noplūst uz šo te grāvi, tāpēc arī tajā vienā vietā tas grāvis ir izveidots, lai ūdens virsūdeņi aiziet uz to grāvi. Jebkurā gadījumā tas soda uzlikšana neatrisina to, vai pa šo servitūtu var pārvietoties vai nevar. Tas jebkurā gadījumā jārisina ir šiem te diviem īpašniekiem. Uzartā lauka īpašnieces pārstāvis un Madlienes pagasta pārvaldes vadītājs ir pārliecināti, ka ceļa īpašnieks ir ezera piegulošās teritorijas apsaimniekotājs uzņēmums Latvijas valsts meži. Latvijas valsts mežiem nav servitūta līguma par šo ceļu. Tas ir pilnīgi skaidri un gaiši. Ja mēs noslēdzam servitūta līgumu pa kādu vietu, tad šajā līgumā tiek aprakstīts par to, kurš par ko, kurā situācijā atbild. Vai vienalga, vai pie stādu transporta, vai pie kokmateriāla transporta, vai jebkurā citā situācijā. Mums nav servitūta līguma par šo ceļu. Lai arī Madlienes pagasta pārvaldes vadītājs kartē rāda, ka bēdīgi slavenais ceļa posms, kas atzarojas no pašvaldības ceļa un savu privāto zemi iet līdz Pečoru ezeram, nav vairs pagasta ceļš. Valsts zemes dienestā raidījums 4. studija saņem informāciju, ka arī šis ceļa posms pieder Ogres novada Madlienes pagasta pašvaldībai. Visticamāk, visas iesaistītās puses turēsies pie savas taisnības un panākt skaidrību, kam tad ir jāuzņemas atbildība, lai savestu ceļu atkal kārtībā, nebūs viegli. Taču kamēr neviens neliksies nezinis un rādīs uz otru ar pirkstu, Pečoru ezers draud pārvērsties par malu zvejnieku paradīzi zemes virsū.